Sveiki, Zēģim skatītāji! Šodien esam Liepājā, sporta klubā Lāčpilēs, ciemos pie Māra Šveiduka. Paldies, Māri, ka tu piekriti šai intervijai un vispār šim pasākumam, jo bez tava atbalsta nekas tāds nebūtu noticis. Un cerams, ka pēc šīs intervijas daudzi bodybuildinga fanāti uzzinās kaut ko interesantu par tevi, varbūt kaut ko tādu, ko nav dzirdējuši. Tā kā... Cerams, jā. Cerams, jā. Vai ne? Tad, sāksim laikam ar tavu bērnību. Varbūt pastāst par to, jo, cik saprotu, tev bērnībā neviens nesolīja spožu sportista karjeru. Būtībā tā ir, jā. Sporta federācijas un sekcijas nestāvēja rindā pēc manis. Kaut gan es bērnībā biju diezgan aktīvs. Es gan spēlēju futbolu, gan peldēju, gan basketbolā trenējos, bet kaut kā man nebija tās dotības tik lielas, lai tiktu kaut kādos pamatsastāvos, un tad es izlēmu, ka beigās tomēr jātrenējās ir individuāli, jo tad viss ir atkarīgs no tevis. Tā nevar teikt, ka es tur biju kaut kur pie kādiem stiprējiem, kaut kāds tur 10. numurs, un tad priecāties kopā ar visiem. Tad es izvēlējos palikt pie individuālā sporta veida. Un ja kāds par to biogrāfiju, lai nebūtu tā ilgi un gari jāstāst, noteikti var YouTube atrast, vai mūsu weblapā ir amerikāņu sižets, kas tapa gadu atpakaļ. Katram cilvēkam ir savs stāsts, tur 4 minūtēs ir tāds labs pārskats par manu sportisko gaitu sākumu, kāpēc es sāku, ko es daru tagad un kā tas viss turpinās. Tas tāds īsumā. Jā, īsumā par to video ir tā, kad viņš parādījās. Reti, kurš domāja, ka tas ir kaut kāds safabricēts, un neticēja, ka tāda varbūtība, ka Latvijā, Latvijā vēl ok, bet Liepāja, labi, vēl Liepāja, bet ka vēl Māris Šveiduks, tā mums zināms, mūsu tā aprindai, ka, kultūris un tā, un hops un... Ok, tā ir, jā, tas ir baigi daudz, man to prasa. Galvenais jau, tas ir viss samākslots, bet es pateikšu, ka īstenībā, pasaulē nekas nenotiek tāpat vienu. Kaut kur tam bija jāsavienojās visiem tiem kontaktiem un ceļiem, lai tā tas arī notiktu. Un es teikšu tā, ka es būtībā biju sarakstā 13. kurus tajā telefona grāmatā iebakstīja, bet dažādu apstākļu dēļ kāds bija krievalodīgais, kāds bija pensionārs, kāds nevēlējās neko darīt. Un tā pamazām tie 12 cilvēki atteicās paši, līdz kamēr nonāca pie maniem. Tāpēc nevajadzētu teikt, ka tur bija atbraukuši jau uzzinājuši, kas un ko ir, tad tūlīt tās būs. Tā bija, es domāju, pat laimīga sakritība. Jo atsauksme Amerikā bija nenormāli liela. Apmēram 18 miljoni cilvēku noskatījās to sižetu, un es saņēmu tiešām desmitiem vēstuļu no pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem. Es teicu, jā, baigi forši iedvesmojošs stāsts, malacis, ka jūs tur tā kapājāt, teiksim, 8 reizes klubs ir aizklapēts ciet, bet vienalga viens tur cīnās visu laiku, lai to lietu turpinātu. Tā kā es iesaku apskatīties, tās ir 4 minūtes, diezgan interesanti samontēts no amerikāņu skatu viedokļa. Paskatieties! Noteikti. Vēl vakar skatījos tieši viņu, bet tas tā. Labi, tad kad tu vispār pirmo reizi uzzināji par tādu kultūrismu, bodybuildingu, jo, es saprotu, PSRS laikā tā informācija un grāmatas diez vai bija, varbūt nosacīts, kaut kādas varbūt bija krievu valodā, interneta kā tādu vispār nebija, kur visa tā informācija, lai kāda viņa arī būtu, tomēr ir pieejama vai ne. Tad kādu vispār uzzināji par ko tādu? Tad mums vienīgais sakars ar ārzemēm, jo bija dzelzs priekškars, īstenībā nekur izbraukt nebija nekāda izredža, un tajā laikā jaunieši arī nemaz īstenībā nesapņoja, ka varētu kaut kur tikt, jo pilnīgi loģiski, kad izredža nebija. Tāpēc mums bija vienīgais kontakts bija filmas, kā jau katrai paudzei, šodien, kas, es nezinu, X cilvēki, tur kaut kāds motivācija vai kaut kāda tāda. Cilvēki ir filmu varoņi, kas iedvesmo jauniešus vairāk sportot. Manā laikā tās bija indiāņu filmas, ļoti populāras. Man liekas, ik pa pāri mēnešiem bija kaut kāda jauna filma, kur tur visi tur jāizšauj un peld un cīnās tur šauja lokiem. Un kā vairums, 95% visās filmās galveno lomu tēloja Gojko Metičs. Viņš bija tāds atletisks, spēcīgs vīrs un arī tādu karizmu apveltīts. Tad visiem puikām tas bija tāds piemērs un visi gribēja būt tādi. Kaut gan viņš nebija īsts kultūrists, viņš bija tāds sporta vingrotājs vairāk, bet pietiekoši lieliem muskuļiem. Un tas mūs tā iedvesmoja, bet, jāsaka, ka pirmoreiz īsti kultūristi es ieraudzīju filmā Herakla varoņdarbu, kas arī tajā CBS video atspoguļots. Amerikāņi pacentās atrada tieši to īsto kopiju, vēl ar krievu subtitriem, vēl tādā veidā, un tu es redzēju, tas gan ir vīrs, un es domāju, tāds es arī gribētu būt. Tas bija tas klikšķis, kas tā man visu laiku virzīja uz priekšu.
tas nākošais posms ir Fizkultūras institūts. Tas arī studijas notiek vēl joprojām PSRS laikā, un tad kultūrisms vai fitness vai bodybuildings, tāds man šeit neeksistē. Un tad kā ir studēt sporta augstskolā, kur neviens neatbalsta, un drīzāk, es teiktu, jau varbūt traucē. Pareizi tu piezīmē, jā, padomu laikos kultūrisms bija aizliegto sporta veidu sarakstā, tāpat kā karatē, un tāpat kā vēl daži labi sporta veidi. Es iestājos Fizkultūras institūtā būtībā strauji mainot savu dzīves mērķi, jo teikšu, ka līdz 12. tas ir pēdējās klases beigām, es vēlējos kļūt biologs, tāpat kā Stīvs Irvins, kas ir viens no maniem tādiem mīļākiem šovu vadītājiem. Es diezgan nopietni nodarbojos ar bioloģiju. Es biju Latvijas mērogā tur viens no labākajiem biologu skolas dalībniekiem, bet pēdējā kaut kādā pusgadā es izlēmu, ka tomēr sports man tuvāk, iešu uz turieni, iešu uz Fizkultūras institūtu. Protams, man vajadzēja pielietot dažādas viltības, lai es varētu tur mācīties, jo kā jau es minēju, kultūrisms bija aizliegtais sporta veids, tāpēc es iestājos kā džudists, jo man bija sporta klases džudo cīņā un uzreiz es pārtraucu nodarbības džudo, jo es teicu, ka es iešu pie svarcēlējiem trenēties svarcelšanā, un savukārt svarcēlējiem es teicu, ka es trenēšos džudo. Tā es tur pa vidu maisījos līdz pat institūta beigām tos 4 gadus. Jāsaka tas, ka es tiešām kaut kā spēju mazliet ieinteresēt tos pasniedzējus un mācības spēks mainīt domas par kultūrismu, izstrādāju savu kursu darbu. Atklāt sakot, man nebija viegli viņu aizstāvēt, tāpēc, kad lielākā puse bija pretinieki šim sporta veidam, bet man tā argumentācija bija pietiekami liela. Es aizstāvēju sekmīgi to kursu darbu, viņš joprojām stāv tur kā mācību līdzeklis, jau cik gadi pagājuši, un patīkami tas, ka būtībā dažas nedēļas atpakaļ, kad Fizkultūras institūtam bija lielā jubileja, 90 gadu jubileja kopš dibināšanas, man pasniedz speciālu balvu kā kultūrismu celmlauzim Latvijā, kas ir nācis caur Fizkultūras institūtu. Tā kā atzīšana beigās atnāca ar 20, varbūt 5 gadu nokavēšanos, bet tas ir ok. Labi, bet tad jau arī tāds jautājums, tomēr kultūrismu tā treneru programma ir līdzīga, salīdzinoši līdzīga ir kā svarcēlājiem. Tomēr ir stiens un darbs ar lieliem svariem. Tad tomēr varēja pārkvalificēties uz svarcelšanu un tomēr pretendēt uz PSRS izlasi. Tad tas būtu uzreiz arī valsts atbalsts un varbūt arī sabiedrībā tu būtu atzīts un tā, populārāks. Vienā ziņā jāsaka to, ka man bija skaidrs mērķis uzreiz. Es, protams, pamēģināju, kā ir svarcelšanā tur piedalīties, varbūt pat es startēju kādās sacensībās, vienās vai divās. Bet tas mans pirmais mērķis bija vairāk tas estētiskais. Es jau no bērnības interesējos par grieķu mitoloģiju, es daudz zināju par visiem kanoniem un kā ķermenim jāizskatās, un kultūristi man kaut kā to apzīmēja, ka tas ir tieši pilnības variants. Svarcēlājiem nav svarīgi, kā viņš izskatās. Galvenais, kā viņš paceļ lielāku svaru. Tāpēc es kaut kā vairāk no paša sākuma uzreiz tendējos uz to, lai būtu proporcionāls izskats, laba forma, un tiešām, lai cilvēks varētu pierādīt to, ka ar labi trenētu ķermeni viņš ir spējīgs jebko darīt. Tāpēc arī tajos padomu laikos es izdomāju tādu labu hobiju, kad kolekcionēt sporta veidus pēc iespējas vairāk sporta veidos. Pēc iespējas vairāk, lai neviens nevarētu teikt, ka kultūristi ir stīvi, viņi ir vāji, viņiem piepūst muskuļi. Tas bija galvenās frāzes, tās bija padomu laikos. Un es tā kā atkal priekšā liku to, ka lūdzu, redziet, es varu ar vispusību jūs teiksim, izaicināt jebkuros vairākos sporta veidos. Un jāsaka to, ka es tādā intensīvi kolekcionēju, es dabūju pār pa 25 sporta veidiem, ka man ir sporta klases jau. Tas ir tāds labs rezultāts. Tas viss saistīts ar to, lai propagandētu mūsu sporta veidu.